man ir ļoti liels prieks katru reizi nākt šajien un redzēt to maģisko māju. Katram ir patiešām ļoti izkopta unikāla pieeja. Tāda, es teiktu, draudzīga, tāda pat ģimeniska reizēm tā sajūta. Viss, ko mēs darām, ir radošums. Protams, ir ļoti iedvesmo atsaucīgie, pretimnākošie un klātesošie pasniedzēji. Iestoties Latvijas Mākslas akadēmijā bija mans sapnis reāli. Jā. Ir ļoti plašas iespējas, ko var darīt ar stiklu. Vides mākslas studenti LMA vidē jūtās ļoti labi. Šobrīd mēs gatavojamies atvērtajām skatēm, proti tās notiks 30. aprīlī, uz kurām jūs visi esat laipni aicināti. Šajā semestrī otrā kursa darbi būs dedzināti malkas ceplī, Ikšķelē. Šie darbi ir veidoti balstoties uz mūsu izpēti arheoloģijā, proti šī semestra galvenais uzdevums ir izpētīt arheoloģiskos izrakumus un iedvesmoties no tiem, veidot arī savus šos keramikas darbus. Mani laikam ļoti iedvesmo šeit studēt mūsu pasniedzēji, kas tiešām ir pieredzes bagāti. Cilvēki noteikti no āras vienmēr piemin, ka šī ēka izskatās pēc Hogvartsas. Bet, varbūt tā ir, bet tad, kad tu pats tur iekšā dzīvo un visu to redzi, tu varbūt mazāk to novērtē, bet man ir ļoti liels prieks katru reizi nākt šajien un redzēt to maģisko māju. Mēs pašlaik atrodamies maģistru pirmā kursa glezniecības darbnīcā. Kā var redzēt, mēs jau aktīvi strādājam pie glezniecības darbiem, ko varēs apskatīt skatēs, kas būs 30. aprīlī. Bet šīs skates ir daudz interesantākas, jo tās notiks 3 dienas, tā kā būs iespēja apskatīties visus skaistos darbus un pavadīt vairāk nekā minūti pie katra. Es domāju, ka mūs visus visvairāk iedvesmo studēt Mākslas akadēmijā tā kopīgā sajūta, kas mums visiem ir. Jo es domāju, ka daudz mākslinieki zina to sajūtu, ka tu jūties bišķiņa ārpus sabiedrības un tu jūties, ka tu neiedaries kaut kur. Tu Mākslas akadēmija ir tā vieta, kur tu atnāc un tu satiec tik daudz cilvēkus, kas ir vienādās domās ar tevi un ar radošu noslēdzi, un tas vienmēr, protams, ir patīkami būt starp saviem cilvēkiem. Es jūtos ļoti labi LMA. Man ļoti patīk Latvijas Mākslas akadēmija. Man ļoti patīk šeit studēt, jo, jā, kā jau es teicu, es esmu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, un es katru dienu varu nodarboties ar to, ko es mīlu. Atrodamies dizaina nodaļā šobrīd, un mūsu skates varēs apskatīt 8. maijā, ceturtdienā. Tā būs ļoti superīga diena. Ļoti gaidīsim. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti vērtīgi, tīpaši tiem, kuriem interesē šeit studēt vēlāk, jo jūs redzēsiet arī reāli to, ko mēs darām un kā mēs to darām. Ir daudz dažādi priekšmeti, kas ir tiešām interesanti un palīdz arī cilvēkiem, kur varbūt iepriekš nav darījuši, saprast, kā labāk darīt, kā nav jābaidās no tā, ka nav vispār nekāda pieredze. Es teiktu, ka jā, tās dažādās tehnikas ir tas, kas ļoti nostiprina gan to profesionalitāti, bet tajā pašā laikā arī to radošumu. Jā, īpaši mēs novērtējam to, ka mēs varam nākt ar suņiem, jo arī mūsu kursā ir 4-kājainie kolēģi, kas nelabprātāk sēž mājās, un tad arī šeit ir iespēja nākt kopā un mācīties kopā. Jā, un tas noteikti uzlabo katra ikdienas brīža. Jā. Pašlaik mēs atrodamies Mākslas akadēmijā, grafikas pirmā kursa telpā, kur mēs darbojamies. Un 29. aprīlī to, ko mēs šajā semestrī esam sadarījuši, varēs redzēt atvērtajās skatēs. Varēs redzēt dažādus darbus no 5 vai 6 priekšmetiem. Katrā no tiem cits uzdevums, citi koncepti, citi izaicinājumi. Būs apskatāms sietspiedes tehnikā veidot darbi, oforta un akvatintas darbi, mūsu veikums ilustrācijas un kompozīcijas priekšmetos un arī
vairāk datordarbi, kas ir iespējdarba makets un burta kompozīcija. Arī visa tā māksla, kas ir vienkārši apkārt akadēmijas vidē. Man šķiet, uz katra soļa var smelties kaut kāda jauna iedvesma jauniem darbiem un jauniem projektiem, un tur jau dzimst arī viss no jauna. Iedvesmojies, radi, iedvesmo citus, un tas ir tāds foršs enerģijas apmaiņas loks, man šķiet. Šobrīd mēs atrodamies Latvijas Mākslas akadēmijā, tekstilu mākslas nodaļas vienā no darbnīcu telpām. Drīz mums būs arī gala semestra skates, un tieši tekstilu nodaļai tās būs 28. aprīlī. Šī semestra galvenā tehnika ir filcēšana, un tēma ir anatomija. Un šis principā ir filts izmērcēts šķidrajā lateksā, ko es pēc tam lieku iekšā ģipša formā, un kas ir arī mazliet tāds caurspīdīgs, un skatoties caur gaismu, var redzēt visas tās vēnes un to ādas struktūru. 3. kursā, 2. semestrī, mēs sākam mācīties, kā darboties ar taftingu. Līdz ar to tas ir mūsu pirmais darbiņš šajā semestrī. Man personīgi tas, kas iedvesmo studēt, ir tas, kas jūtos brīvi. Es daru to, kas man patīk. Mēs esam restaurācijas katedras studentes. Skatu būs 30. aprīlī. Var sakot, ļoti drīz jau. Jā. Skaties, varēsiet redzēt studentu darbus šī semestra. Dažādas gleznas restaurētas, ikonas. Katrs darbs rāda mūsu cieņu pret kultūras mantojumu. Mums maģistra darba laikā ir bijusi iespēja veikt izpēti sarežģītam objektam no medicīnas muzeja, kas ietver sevī dažādas restaurācijas jomas. Metāla restaurācija, tekstila restaurācija, papīra restaurācija, arī laikmetīgās mākslas restaurācija. Katra glezna prasa tieši unikālu pieeju. Ja? Katrai gleznai būs sava reakcija uz dažādiem šķidrinotājiem. Dažādiem materiāliem, uz vīdi. Manuprāt, restaurātoriem ir īpaša misija saglabāt mūsu kultūras mantojumu. Un mēs esam kā daktari, bet mūsu pacienti ir mākslas darbi. Ja? Latvijas Mākslas akadēmija vispār ir ļoti brīnišķīga vieta. Sveiki, mēs esam no stikla nodaļas. Un, lai iepazītos tuvāk ar visu, ko mēs stikla nodaļā darām, gaidīsim jūs 29. aprīlī atvērtajās skatēs. Ļoti plaši būs pārstāvēts stikls no dažādiem skatu punktiem. Un noteikti varēs uzdot ar sevi interesējošos jautājumus, un mēs ar prieku visu pastāstīsim un parādīsim, kādā kompozīcijā vai kādā tehnikā ir radies šis te konkrētais darbs. Mūsu nodaļas uzdevumos ietilpst gan 2D kompozīcija, kas ir mākslas darba plaknē, piemēram, vitrāža, mozaīka, gleznojumi uz stikla. Un darbojamies arī 3D kompozīcijā, gan karstajā stiklā, piemēram, pūšot stiklu, arī skulptūras, pēc tam tiek arī veikta augstā apstrāde. Tā kā ir ļoti plašs spektrs, ko mēs stikla nodaļā mācāmies. Un stikls ir arī ļoti labi kombinējams ar citiem dažādiem materiāliem, un tas arī studiju procesā netiek liekts kombinēt, un C priekšmetos mēs varam apgūt arī citus materiālus, kā metāls un keramika, tekstils, un tad to veiksmīgi kombinēt ar stiklu. Ja mēs runājam par šo te jautājumu, cik sarežģīti ir strādāt ar stiklu, ir jāatcerās tas, ka tu nekontrolē stiklu, bet stikls kontrolē tevi. Es esmu no Vīdes mākslas nodaļas. Aicinu jūs visus uz mūsu skatēm, kas būs no 28. aprīļa līdz 6. maijam. Manuprāt, mūsu skatēs var redzēt visplašāku darbu variāciju vispār no visas akadēmijas, jo tu vari atnākt un apskatīt darbus gan datorgrāfikā, gan objektus, gan pataustīt kaut ko, gan paklausīties kaut ko. Man arī ļoti patīk tas, ka, ja tu izdomāji kaut kādu veidu, kā tu taisīji savu projektu,
tad pasniedzējs neobligāti pats tev izdomās, kā to arī uztaisīt, bet arī rekomendēs tev citu pasniedzēju, kurš zinās labāk, kā strādāt ar tiem materiāliem vai ar to tehnoloģiju. Es domāju, ka LMA vide ir ļoti labi piemērota tieši radošumam, izpausmei. Un tev nekad nav bail, ka kāds nosodīs tavas domas, tev nav bail, ka kāds pateiks, ka tā ir stulba ideja vai vēl kaut kas. Tu vari vienmēr būt, kas tu esi.